Tie, kas nav mēģinājuši, noteikti iesaku to pamēģināt, jo tas ir tāda dzīves pieredze, kura noteikti ir ļoti, ļoti forša. Un vienā gadā episkākais, kas vispār bija, mums trasē leca pāri Alnis vai Briedis vienkārši, un tas bija tāds kaut kas galīgi traks. Manā gadījumā plus ir, kad apēri pusīti ir garāki virs 2 stundām. Jaunajiem braucējiem, jo garāks brauciens, jo vairāk krīt jauda, un tad ir iespēja sastādīt lielāku konkurenci. Vai tie 50 liekas vairāk? Nē, nav. Es pagājušajā gadā, man liekas, tur diezgan ātri iet uz priekšu tā raiti un nejūt nemaz tos 50 km. Attiecīgi, pēdējais posms man neko neiedos, par sezonas uzvarētājs noteikti nekļūšu. Savukārt ir iespēja pacīnīties. Pagājušajā gadā tieši, ja nemaldos, iebraucu sešiniekā starp labākajiem, kas man tikai parādīja, ka esmu gana konkurētspējīgs arī lielajā distancē.